Jā, man taču bija drāma. Es tagad galerijā atradu video un domāju, tas jāpastāst par šito arī. Jāatcerieties, kas bija Vietnamā. Anna Lielskalniņa bija Ainas šovā un tur gudri izteicās anonīmas. Jūs taisīs tiešraidi YouTube, kur bija daudz skatījumi un tā ļoti gramotni paskaidroja, ko viņa, kas viņa tāda ir un kā viņa vispār. Un tad šeit viņa satika Kurlandā. Un tur mums gāja jautri. Laikam būs jāuztais tāda vēl pilna gara versija par to, kas un kā mums tur gāja. Par Ainas šovu, kurā bija Aina Lielskalniņa un kurā izteicās ļoti gudri. Es skatos uz jūsu ķermeņa valodu pēc šī sižeta. Tā ir diezgan izteiksmīga. Jā, ko tu redzi? Ļoti es uztraucos, ja es tādas ainas neesmu redzējis. Oh, you are the motherfucker! Jā, es uzskatu, ka militārists jau šī vide ir Mazliet deformējoša. nevis Tur ir ļoti daudz varas. bet daudz deformējoša. Jā, tas ir vienmēr tāds uzmanīgs moments, jā, tāpat kā arī profesionālais sports. Čiko, mums ir viens pasažieris, ko var izmest ārā. Jā, davai, nāču, Čiko. Bļai, tu tūņās aizlidos tīrs. Davai, lai es aizlidoju. Davai. Zīkais pirdeli, bļai. Pirdeli. Sūds tu, bļai. Tu tūņās izlidos no šajienes ārā. Psiholoģis kundze. Jā. Tu davai gāļa. Tu taču psiholoģi tā runā. Tev kāds nav? Nē, man nav kauns. Es tā saprotu. Un ja tu vēl staigās savām kājām pa šo zemi, tev būs labi. Vai nodrošināt, ka es nestaigāšu? Es tev to... Nu, davai nodrošinu. Aizstāj smūti pirmām kārtām. Wow, kāda tu mums esi. Kāda tu mums esi inteliģenta un izglītota, Anna. Tev dzīvē. Vai pasauciet vēl 3-4 vismaz uz manīm vajag. Es jums garantēju.